Labdien, mani sauc Mārtiņš, un šie ir mani palīgi. Gunārs, Oto, Ričards. Un šodien mēs izgatavosim truša būri. Es nosaukšu visas nepieciešamās detaļas, kas būs ietverts jūsu truša komplektā. Un tad augošā secībā mēs sāksim izgatavot, un es nosaukšu visus izmērus, kas ir nepieciešami, lai atpazītu noteiktas detaļas. 3 garās, platās detaļas ir paredzētas grīdai. 3 garās, šaurākās detaļas ir paredzētas aizmugurei. 3 šaurās detaļas, kas ir tikpat platas kā aizmugurei, ir sāns. Durtiņu komplekts. Un izvērsts otru durtiņu komplekts. Starpsiena, detaļas barotavai un detaļas, ar kurām tiek sastiprināts viss korpus. Un jumts, kas sastāv no 4 detaļām. Sāksim ar to, ka mēs izgatavosim aizmugurējo sienu. Mēs ņemam detaļas, kuras ir garas 46 cm. Kopā viņas jūs komplektā ir 5, jums pagadam ir nepieciešams 2 sākumā. Sānu un detaļas un aizmugures detaļas ir sazāļētas slīpi ar tādu domu, ja no šīs puses līst virsū lietus, lai ūdens netiek trusim virsū, bet notek nost. Un mēs viņu ievērojam ar to, ka augstākā slīpuma mala būs uz truša būra iekšpusi. Zaņolakam ir antur. Gunā tur iet. Gunār turpinām labi iesākot. Gāz krītā. Aizmugures detaļa ir gatava, mēs viņu varam celt augšā. Un tad mēs ņemsim un uzkrūvēsim klāt īsās sānu detaļas, kurām mēs arī ievērojam attiecīgos ilgumus. Gunār, paņem. Lai noteikti, vai mēs taisam pieskrūvējam, mēs pieliekam plus-mīnus stūreni klāt, attiecībā pret galda plākni, un skrūvējam klāt sānu detaļas. Vietriņš, Gunār. Patiņa aiziet pakaļ uz skrūvēm. Sākumu visur saskrūvēsim pa vienai. Gala detaļa klāt. Sakārtojam grīdu. Izklājam grīdas dēļas un mūsu jauno mistrojums ir augšā. Gunār paņem vēl. Tad mēs ņemam nākamo detaļu, kurai garums ir 46 un skrūvējam šeit klāt ar platāko malu uz priekšu. Tad nākamais solis mēs ņemam detaļu, kura garumā ir 52 cm un
detaļa mums ir 52, un to mēs liekam te iekšā. Tā tas jums atļaus spēlēt izvēli. Un no iekšpuses pieķeram pa vienai skrūvi. Liekam višķi. Šajā te vietā no šīs malas līdz šajā atzīmē, atzīmējam 41 cm, tur mums ies iekšā durtiņas. Mēs ņemam detaļu, kur mums ir garumā atkal 46. Liekam viņu pie atzīmes, no šeit līdz šeit 41, pieturam. Līdz ar maliņu ieskrūvējam. Okay. Yes. Un ievedam. Kurā ievedīšu garo skrūvi? Garo skrūvi. Ņemam nākamo detaļu, kurai garums ir 46. Un mēs viņu piesvināsim būrim iekšpusē. Šis tā talums no stūra iekšas līdz ziņai arī ir 41 cm. Zāni, pastamies, lai tu izskatīt. Tur ir tās divas līnijas. Ne, šitā te. Hops. Ir pie svīriņas. Ir jau? Jā. Šo detaļu mēs noņemam nost, jo tā mums bija tikai patīk detaļa. Tad mēs ņemam detaļu garumā 58. Un piestiprinām līdz ar galiem. Tā. Nākamais mums izmērīsim šīs durtiņas, kas nāk caurspīdīgās. Tur ir slēgtās un tur ir caurspīdīgās. Viņu ārējo izmēru. Mums ir 37,5. Mēs atzīmēsim 38. Ņemam to detaļu, kas ir 46, kura bija atkal kārtējā palīgdetaļa. Paļinām pāri galdām. Urā, šim. Uzlēties divas garās skrūvis. Aha. Tād mēs ņemam detaļas, kas ir garumā 52. Viņas mums stiprinās iekšā, šajās vietās. Ievarbotiņu. Labi. Garo skrūvi zēni. Garo skrūvi šeit iekšā.
Lai nesaplēsāt, es jums ieteiktu viennozīmīgi ievurt. Ziedot to? Tikai mierīgi. Labi. Pēdējā gala detaļa mums ir 55 cm gara. Nu jā, es arī domāju, ka tas ir īsti. Vēl detaļa? Sorry for that. Otiņa. Neaizmirst, ka tev sīkā detaļa. Tā. Sagatavojam slīpo detaļu, un viņu arī mēs piestiprinām no apakšas klāt. Ričard, uzmanīgi, maliņā. Gatavi, jā? Jā, 3, 2. Tās mums ir 4 jaunas detaļas. Liekam pirmo līdz ar āru. Un maliņā. Vai tu īsās vajadzēs? Nu, paņiet uz krāsas, jā. Patīk uz kā paukšā. Nu, kā paukšā. Pieliekam līdz ar galu un līdz ar priekšu. Un ieskrūvējam vienu skrūvi. Īsā skrūve. Siet. Nenokrītī. Izslēdz ārā. Aiziet. Bail. Pirms tam mums ir pēdējā detaļa 52. Viņu iekšā šitā te. Vajadzēs šit. Un viņu. Ričard, īsās skrūves. 3. Jau 2 gatavs. Otība viedām. Esmu nost. Liekam līdz ar sānu. Un līdz ar aizmuguri mēs viņu šeit vēl. Paks klāt un pievienām. Ričard, mums te līdz ar galu. Līdzam. Jā, ot piedod tā. Piespied klāt piespiediņu. Šeit ir augšs. Odaņi iedod mašīnu un sagatavo vienu īso skrūvi. Un skrūmašīnu iedod. Ņemam starpsienu un ar caurumiņu liekam tālākajā būvas stūrī iekšā. Starp te viens zaķis un Jā. tur otrs. Te viens, tur otrs, ne, te mamma ar bērniem un tur ēdamais. Īsās skrūvis. Kad starpsiena ir pieskrūvēta, mēs ņemam pēdējās 2 jumta detaļas. Nocentrējam. Ja mēs vēlamies precīzi dabūt šīs spraugas, mēs saspamjam kopā. Izmēram attālumu un dalam ar 3. Mums ir 86, dalam ar 3, tas ir būsāņi. 3, 29 mm. Oto, tur ir līdz ar? Jā. Jā, otiņa. Durvis liekam kopā. Šo te šķērs dēli apmēram mēs cenšamies iecentrēt pa vidu, lai nav
Pārāk precīzi nemērīt. Un no galiem liksim 5 cm. 5 no viena, 5 no otra. Skrūvis, skrūvējam tā diagonāli, lai nesakrīt. Tev viss kārtībā? Lai būtu vieglāk piesakāt dēņas, mēs uzreiz viņas piešausim klāt durvju pusē. Īsiem, jā. Gunār, mās, es ielikšu to kaktus tev apakaļ un vēl citā vietā. Jā? Tā viņas ir klāta, lai varētu precīzi ielikt durvis un viņas neķertos, mēs ielikam, paņemam vienkārši preskārtonu un paliekam zem durtiņām. Ops. Ieliekam durtiņas iekšā. Noliekam uz līdzenas virsmas, lai mums būtu vieglāk saskrūvēt. Pieklājības pēc mēs varam pamērīt diagonāls. Ja sakrītam, mēs zinām, ka durtiņas mums ir taisnas. Taisnā leņķī, un viņas nav šķīvas. Tad ņemam mūsu draugu gurdi un ieliekam. Tad mēs sidīsim virsū mūsu aizsargtīklu. Pagaidot to, te būs ļoti prātīgi. Pagaidlās. Jūsu komplektā būs līdzi nagliņas. Nagliņas sākam sist pa stūriem. Iecentrējam vispirms mūsu žogu. Un sitām pa stūriem. Svarīgi tāda piezīme, lai to žogu gadījumā nenoceļ nost. Ja mēs sitām vienreiz virs drātiņas, tad nākamo mēs sitām kaut kur gabaliņu zemi. Tā kā viņam ir lielas galvas, viņas ļoti jauki notur. Un sitām pašā stūrī. Oto lūdzu. Sidi augšā un te apakšā. Eņģi pieliekam skaisti līdz ārā. Aiziet, Ričard. Kurā tagad ir anekdoti izstāstīt? Mūsu draugs preskārtons apakšā, durtiņas iekšā. Pievidam. Ričards sagatavo mazās skrūvis. Gunārs sagatavo skalpeli.
paskrūvējiet ūru. Ok. Mīri. Tas nav kaktus. Tā zēni, jūs gribat iet mājās? Ne. Ok, tad ievietojam iekšā mūsu trīsstūri. Ņemam veco draugu urbi. Un 4 skrūves. Laikam jaunas. Divas no šitās puses. Un attaisam būrīti vaļā. Iekšā. Labi, tā jums katram komplektā būs iekšā arī režģis. Režģim, ja viena būs asa mala, to cenšamies likt uz iekšpusi, lai otra būtu gluda. Nāgls ir auto? Jep. Labi, pagaidām man āmuris pirms. Čosim darīs. Liekam atkal naglu pašā stūrī. Ja vienā pusē mēs nagli liekam no augšas, tad gabaliņu zemāk liekam no apakšas. Lai būtu tā, ka neviens nevar noraut no to režģi. Citādāk noraus un truši izbēgs. Truši izbeigs, kaķis ielīdīs, un tad nebūs smuki. Jā. Tā tur mums bija no augšas. Šeit no apakšas. Auto vēl 4. Vēl 4? Tad Jā. Vēl vienu tev vajadzēja paņemt. Katram no jums būs komplektā mazs šīs dēlītes, lai duriņas nav tā, ka viņas iet pārāk dziļi. Tur mēs darām tā zīmuls. No maliņas apmēram 2 cm. Viens punktiņš. Otrs. Pieliekam dēlī pie tiem punktiņiem klāt. Ievarbjām vienā un otrā galā. Ok. Duriņš mums tas neies dziļāk. Tagad ir pēdējais, mēs pieliksim krampīti. Krampītis mums jau uztais. Lai varētu pielikt krampīti, jums būs šāds dēlīts un viena maza šaibiņa un skrūvīti. Nobīdam, lai nav tieši pa vidu, bet nedaudz uz vienu pusi vairāk un uz otru mazāk. Ņemam urbi un uzliekam uz spraugas un smuki izarbjam cauri. Šaibu uzliekam virsū. Pasmies, kur mums vajag. Ok, vaļā ir. Ciet ir.
jums veiksmi un lai jums ļoti labi sanāk izgatavot būri un lai trušiem ir forša guļamistaba un tikpat forša ēdama zāle. Paldies!